aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti, cienījamie skatītāji! Mūsu šīs nedēļas viesis ir Konstantīns Paļgovs, Tezitūra Baltijas direktors. Konstantīn, kas ir tas, uz kurieni Latvijas iedzīvotāju lielais vairums, kas lieto kompleksos pakalpojumus, kuras ir tās valstis, uz kurām brauc Latvijas iedzīvotāji? Ja mēs runājam par čarter reisēm, pirmā vietā Turcija. Dažādi gados. Otra vieta Spānija, trešā Grieķija. Turcija kaut kas tieši Kemera vai... Turcija 3 lidostas, jau mēs runājam par čarter lidojumiem, tā ir 3 maršruti, vispopulārākie maršruti. Pirmā ir Antālija, otra Marmarisa vai Dalaman lidosta un trešais Bodrumu. Un tad vislielākais daudzums cilvēku uz Antāliju. Antālija, protams. Un ja mēs atkal sadalām Antāliju sīkāk, Belika un Side un Kemera, tad kas ir tas? Tas ir 100 kilometri. Tad no Alānija līdz Kemera beigām tas ir 124 kaut kādi kilometri. Okay. Un kas ir nosacīti numur 1 priekš Latvijas? Kur visvairāk? Es domāju, ka divas variants. Pirmais, tā ir Kemera. Tur kā atrodas vispopulārākās viesnīcas, 5 zvaigžņu viesnīcas. Piemēram, Ammāra vai Riksos vai Delfīnas un tālāk. Un otrā destinācija tās bija Side un Alānija. Tad drīzāk tā Belika ir tajā nosacīta luxury galā, ja? Tur atrodas tikai 5 zvaigžņu viesnīcas. Jā. Nevienu 4. Okay. Vai Latvijas čārteru tirgus nākošajā gadā Bodrumu ir plāni? Mēs domājam par Bodrumu, bet ne tikai Bodrumu. Mēs skatāmies vēl vienu galamērķi. Varbūt Latvija nav tik populāri, bet tas ir Kušadasi. Es domāju, ka jūs arī nekāda informācija jums nav. Tas ir viena no interesanta destinācija. Principā Turcijā Antālija ar pirmā vieta, otrā, kā es saku, bija Marmarisa, trešā Bodruma un ceturtā Kušadasi. Okay. Bodruma katrā ziņā tas, ko mēs savā izpētes ceļojumā atradām, kad Bodruma tur ir daudz stila pazīmes. Tur tā dzīve ir ne tikai lielos begemotos. Lieli begemoti mēdz būt arī skaisti, ja? Un labi un komfortabli, bet tur ir arī pērles, tur ir arī mazās pērles pa vidu. Ziemā Ēģipte? Ziemā Ēģipte. Ne tikai Latvija, ne tikai Hurgada, Šarmelšeiha un Ēģipte, ne tikai Latvija, ne tikai Igaunija vai Lietuva, tad visa Eiropa. Tas ir numur 1 destinācija ziemas sezona. Gan angļiem, gan vāciešiem, francūžiem, visiem. Ceļojuma aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Labi, tā ir nosacītā šodiena. Kas, ja Latvijas iedzīvotājs spētu, tad kas ir tās destinācijas, kuras jūs kā profesionāli labprāt piedāvātu kaut ko vairāk, specifiskāk? Okay, Turcija, jaunāko Turcija, lidojumi uz Antālija vai Kušadasi. Jā. Okay. Kas vēl? Jūs nebija Korfu? Okay, Korfu varētu būt viens no Ēģiptes, es atvainojos Grieķijas interesantu salas jauns piedāvājums. Jā, un Kosa. Okay. Tas ir Grieķija, ne tikai Korfu, ne tikai Krēta un ne tikai Saloniki vai Atēnas. Principā Kosa un... Korfu, es ticētu, ļoti tuvu var aizbraukt uz Albāniju, kur ir atkal pilnīgi kaut kas cits. Ja? Absolūti. Un tur var burāt, vienmēr sakot, tā ir interesanta vieta. Un tikai no Rīgas 2,5 stundu lidojumu tas ir. Nākamā vieta, ko mēs domājam par nākamo sezonu, Maljorka. Okay. Tad Vācijas kā Menorka, ne? Nē, Menorka nē, tas ir nav. Varbūt pēc 5-6 gadām mēs neesam gatavi. Bet ne par turoperatoriem runājam par turistiem. Principā pagaidām turisti interesanti all inclusive, interesanti cenā,
un interesanti principā viss. Ja, nu, Menorka ir vairāk ceļojumus, Maljorka ir atpūta, un Vācijas pensionāri to ir ļoti labi piefiksējuši. Ne tikai vācu, bet angļu arī. Nu, okay. Vācu radiokanāli un avīzes norāda par katru dienu, jā, 3-4 reizes dienā. Un nav tālu līdz Ibizai aizšaut uz kādu nakts klubu. Labi, kaut kas tālāk, vai tā būtu Dienvidāfrika vai Bahamas? Mēs tikko atveram biroju, jauno biroju Meksikā. Mēs domājam par gala mērķiem, kad tas atrodas Karību reģiona. Ne tikai Kuba. Kuba šodien viena no vispopulārākajām destinācijām. Tāpēc, ka pagaidām Fidel Castro ir... Kamēr Fidels dzīves, jāpaspēj aizbraukt uz Kubu. Obligāti. Šī gada... Ar šo te konceptu man nav tur īsti līdz galam skaidrs, kāpēc tas būtu jādara. Okay. Nākamā mīļākā vieta tā ir Dominikāna. Un ka pilns kompleks, protams, tas ir Meksika. Tā ir Meksika. Bet mēs vēl ar vienu runājam nevis par ceļojumiem, bet mēs runājam par charter produktu, kas ir all-inclusive, atpūta, lielos vai skaistos vai mazāk skaistos begemotos, es atvainojos. Kas ir salīdzinoši vismazākā labā viesnīca, kāda vispār nosacīt šim konceptam ir piederoša? 50, 100 vietas numuri? Nevairāk. Jā. Jo tāds standarts ir 200, 400, 500. Turcijā minimāli ekonomika ir 300, tas ir minimāli. Turcijā tas ir obligāti. Jau mēs runājam par 5 zvaigžņu viesnīcā, jau viesnīcā ir 200, tas ir aļā turkišu butīka, tas ir maz. Jā, tas ir vismaz. Normāli. Manas butīka ir tā kā zem 50. Vai ne? Jā, bet Meksika arī, jau runā par Meksiku. Meksiku ir viesnīca, kur atrodas 1530 numuru. Es saprotu, kas tas ir fabrikā. Tas ir all-inclusive arī. Es jebkurā gadījumā apbrīnoju tos cilvēkus, kas tur strādā, jo izlaist vakariņās cauri 3000 cilvēkus. Ja? Pilnīgi fabrikā. Un principā nav ko darīt, bet ir cilvēki, kad vajag. Jo lielāka izvēle. Gala rezultātā tad tur ir 17 baseini un 8 spā. Jā, vai jau tu brauc uz vienu nedēļu, kad tu vari izvēlēties katru dienu pa 3 baseinām, tad ir ļoti grūti. Okay. Bet vai ir jūtama atšķirības starp to, ko pieprasa latvieši salīdzinoši ar igauņiem un lietuviešiem? Ko igauņi grib vairāk nekā latvieši vai lietuvieši? Kur tā atšķirība? Lietuvieši izvēl tikai cenu. Tas ir mans viedoklis, bet, protams, ne visi, bet to, ko es redzēju. Nevienu jautājumu par operatoru, nevienu jautājumu par aviokompāniju, nevienu jautājumu, kur atrodas viesnīca. Interesanti. Viesnīca, cena un pansija. Būs brokastis vai būs all-inclusive, bet tā ir paša cena. Vai iedos arī alkoholu? Nē. Protams. Un, ja runājam par igauņi ļoti specifiski. Viņi gribētu pilns case viena sezona. 3-4 reizes obligāti gadā igauņš. 3 reizes gadā katram igaunim ir atvaļinājumi. Principā viņi grib lidot uz kaut kur. 3 reizes gadā? Principā, jā. Nevis tur 1 reizi gadā, bet 3 reizes gadā? Pa vienu nedēļā. Okay. Un dažādi operatori gatavo, piemēram, tādu programmu. 1 mēnesi uz Maljorku, nākamā mēnesi uz Malagu, pēc 2 mēnesiem uz Tenerife. 4. mēnesis, piemēram, būs Faro vai kaut kā. Nevis 5 mēnešus Tenerife un 5 mēnešus tur Madeira, bet pa mēnesim un visādi šādi. Ja? Ļoti specifiski, tad latvieši ir ļoti konservatīvi šajā ziņā. Principā, brauc uz savu Turciju, Eģipti. 50% katru gadu brauc uz Turciju bez kādām izmaiņām uz tāju pašu viesnīcu un tāju pašu sezonu un prasīju tāju pašu numuru. Jā. Tas ir ļoti viegli operatoram, tas ir ļoti viegli aģentūrai, un tas ir ļoti viegli viesnīcai. Principā, jā. Man tas personīgi nav saprotams, bet kādreiz es būtu ļoti priecīgs, ja man būtu arī tādi klienti, kas brauc visu laiku uz vienu un to pašu vietu, un mēs varētu izdomāt kādu ļoti labu dīlu.
Ceļojuma aģentūra Traveler piedāvā raidījumu pa ceļam. Ja ir vairāk par ceļošanu runa, teiksim tā, mūsu biznesa vairāk ir ceļošanas biznesa, nevis tikai atpūtas, lai gan, iepazināmies arī ar skaistāko begemotu izlasi, starp kuriem ir arī pērles, tad tomēr jau pa ceļošanu runām. Pats esi daudz pa pasauli apkārt braukājis. Kas ir bijis tas ceļojums, kas tev personīgi vislabāk ir paticis? Man bija Bali. Tie bija 10 gadus atpakaļ, 11 gadus atpakaļ. Varbūt tas bija mana pirmā long-haul destination. Es nezinu, bet... Ir palicis tādā atmiņā, kad katru reizi, kad es dzirdu Bali, es gribētu paskatīties vēlreiz savu albumu, paskatīties, kas tur bija, un sagatavot varbūt nākamajam ceļam obligāti minimāli uz 1 nedēļu uz Bali. Indonēzija tas ir smuka vieta. Mans piedāvājums būtu nākošreiz uz nedēļu uz Bali un nedēļu uz Franču Polinēziju. Divas. Kāpēc Polinēzija? Vienkārši tajā virzienā jau ir, un ja patīk Bali, tad Franču Polinēzija uz 2 nedēļām būs pilnīgākā laime. Man bija 3 dienas Taizemē un nedēļa Bali. Okay. Ja mēs iedomājamies, kad ir brīvlaiks, cik nevajag, nelimitēts budžets, kas ir sapnis? Kaut kas tāds, ko vēl vajadzētu, nevis vēlreiz balīt, tas ir ok, tas ir konservatīvi, patīkam, bet tā, kaut kas. Around the world. Ļoti gribētu. 2 nedēļām. Principā es zinu savais maršruts. Uz 2 nedēļām? Jā. Par šādu lietu, kā ceļojums apkārt pasaulē 2 nedēļās, kas, manuprāt, ir diezgan ātri, kas nav 2 gados ar jahtu vai kaut kā līdzīga, bet 2 nedēļās apkārt pasaulē mēs parunāsim ar Konstantīnu Pargovu tagad personīgi. Bet šonedēļ, mīļie skatītāji, mēs sakam jums paldies. Paldies. Ceļojuma aģentūra Traveler piedāvā raidījumu pa ceļam.